Lai gan pašreiz tikai 6% uzņēmumu Latvijā izmanto mākoņu pakalpojumus, to skaits turpmākajos gados varētu strauji pieaugt, norāda uzņēmumu Lat-Telekom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis. Mūsdienu apstākļos, kad Latvijā ir ļoti laba interneta infrastruktūra, optika ir pieejama praktiski katrā vietā, tiek būvēti arī jauni datu centri, ir šīs iespējas izmantot mākoņu pakalpojumus ir ideāls. Nav nekāda jēga turēt pie sevis visu IT saimniecību, ja to visu var nopirkt attālināt kā pakalpojumu un izmantot tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams biznesa. Jo biznesa vide ir ļoti mainīga. Vienu dienu veicās, otru dienu neveicās. Mākoņu pakalpojums ir veids, kā jūs varat regulēt savas izmaksas attiecībā no tā, cik labi jums bizness veicās. Lat-Telekom veiktā aptauja liecina, ka uzņēmumi pārsvarā izmanto publiskos bezmaksas servisus, kas nepiedāvā specifiskus biznesa vajadzībām piemērotus un drošus risinājumus, ieviešot jaunu platformu e-mākonis LV. Lat-Telekom biznesa klientiem piedāvā mākoņu pakalpojumus, ko var iegādāties jebkurš uzņēmējs, kuram ir pieejams internets un dators. Ar ko tas atšķirās no parastā IT pakalpojuma? Jums nav, piemēram, ja jūs vēlaties izmantot e-pastu un biroja rīkus, kā piemēram Excel vai Microsoft Word, jums vairs nav jāpērk licenci un jāinstalē viņu datorā. Jūs varat šo te pakalpojumu, tādu kā e-pastu, kā visas biroja lietojums, saņemt attālināti, izmantojot internetu pieslēgumu un savu internetu pārlūku programmu. Vienkārši. Jūs varat izmantot viņu tieši tad, kad jums vajag šo te pakalpojumu. Viņš tiek uzturēts piegādātāju datu centrā. Jums nav jārūpējās par to, lai jūsu datu centrs darbotos. Un jūs maksājat par tādu lietotāju skaitu, kāds jūsu uzņēmumā konkrētajā brīdī strādā un kāds ir nepieciešams. Kā stāsta Microsoft Office biznesa grupas vadītājs Baltijā Andrejs Juščenko, mākoņu skaitļošanas pakalpojumu priekšrocības ir vairākas. Piemēram, uzņēmums var izmantot visjaunākās tehnoloģijas un tās pieejamas bez lielām sākotnējām investīcijām. Parasti, ja uzņēmums šodien ievieš kādu IT risinājumu, viņam ir jāsadzīvo ar to vismaz 3-5 gadi. Parasti mūsu pieredze rāda, ka uzņēmumi parasti plāno šīs investīcijas tieši uz šo laika posmu. Līdz ar to, cik tomēr šīs tehnoloģijas attīstās diezgan ātri, viņu esošās tehnoloģijas noveco. Līdz ar to iespējams, ka šis uzņēmums nespēja nodrošināt savus darbiniekus ar šiem rīkiem, kas viņiem būtu nepieciešami, lai atbalstītu jau augstāk pieminētās šīs vajadzības un tendences. Kā arī viņš iespējams var zaudēt konkurentu cīņā, jo konkurenti iespējams izmantojot jaunākās tehnoloģijas var viņu apsteigt, būt efektīvāk un produktīvāk. Sākotnēji platforma e-mākonis LV piedāvās 2 veidu mākoņu pakalpojumus – e-pastu mākonī un e-biroju mākonī, bet līdz gada beigām plānots piedāvāt vēl vismaz 2 jaunus pakalpojumus – datu glabāšanu un antivīrusu programmatūras nomu.